Gudrā soniskā zobbirste ar pasakaini skaistu iepakojumu. Tā ir Oakley X Pro. Sveiki, šeit Toms no paldzo.lv. Esmu izpakojis daudz dažādas elektriskās zobbirstes, un šim modelim noteikti ir pats skaistākās iepakojums. Zobbirste pieejama zaļā, rozā, violeta vai zilā krāsā, un šī zobbirste noteikti izceļas savu iepakojumu. Zaļais modelis ir izgreznots ar džungļu tēmu, rozā ar sakuras ziediem, violetā ar ziemeļblāzmas skatiem, un zilā ir vienkārši iepakota baltā kastē. Kādēļ tā? Nemācēšu teikt, taču 3 no 4 krāsām ir fantastiski skaists iepakojums. Komplektācija ir iekļauta zobbirste, viens mājas uzgals, magnetiskais sienas turētājs, kurš darbojas arī kā lādētājs, uzlādes kabelis. Zobbirstei ir 3 tīrīšanas režīmi – standarta, baltināšanas un masāža. Katram režīmam arī iespējams iestatīt intensitāti 32 līmeņos. Vairāki intensitātes līmeņi nozīmē, ka šo jaudu zobbirstei var sadalīt ļoti pakāpeniski, sākot no pašas mazākās līdz vislielākajai jaudai. Tāpat, izmantojot telefonu aplikāciju, šai birstei varat iestatīt pats sevis izveidotas tīrīšanas režīmus. Lai pilnībā uzlādētu zobbirsti, nepieciešams aptuveni 2,5 stundas, taču pilnībā uzlādēt tā spēj darboties līdz pat 30 dienām. Šī bija pati pirmā no Oakley zobbirstēm, ko es iegādājos, lai izmēģinātu. Man uzrunāja tieši tā zaļā krāsa un fakts, ka toreiz tā bija pirmā elektriskā zobbirste, ko redzēju ar skārienjutīgu ekrānu. Ekrānā iespējams mainīt tīrīšanas režīmus, intensitāti, kā arī aplūkot, kuras zobu zonas nav pienācīgi iztīrītas. Pēc zobu tīrīšanas ekrānā iespējams redzēt, kuras zobu zonas neesam pilnībā notīrījuši. Zobbirste to spēj noteikt, jo tajā ir iestrādāts žiroskops. Tas ir sensors, kurš saprot, kādā leņķī turat zobbirsti un tādējādi spēj aprēķināt, kuri zobi pienācīgi notīrīt un kuri tiek iespējams izlaist vai netiek pavadīts pietiekami daudz laika tos tīrot. Neiztīrītās zonas tiek iekrāsotas sarkanā krāsā. Tāpat pēc tīrīšanas saņemat vērtējumu, kas tiek attēlots ar cipriem no 0 līdz 100%. Man personīgi šī feature ļoti patīk, jo motivē labāk tīrīt zobus. Ja zobbirste parāda man rezultātu, kas mazāks par 85%, tad es parasti pārtīru vēlreiz. Zobbirstei ir iebūvēts 2 minūšu gudrais taimers. Ik pēc 30 sekundēm zobbirste nedaudz savādāk novibrē, tādējādi paziņojot, ka ir laiks sākt tīrīt citu zobu daļu. Ir jāiedomājas, ka zobi jāsadala 4 zonās. Katru zonu tīram precīzi 30 sekundes. Taimers palīdz vienmērīgi iztīrīt visas zobu daļas. Tāpat šai zobbirstei pieejama arī aplikācija telefonā. Aplikācijai iespējams izveidot savu tīrīšanas režīmu, sekot līdz saviem tīrīšanas rezultātiem, aplūkot, kad pēdējo reizi mainīt birstes galviņu un veikt citas darbības. Ja savienosiet zobbirsti ar aplikāciju, tad birstes ekrānā arī rādīs pareizs pulkstenis, un tā jūs apsveiks dzimšanas dienā, jaunajā gadā un citos svētkos, ja būsiet ievadījuši aplikācijā datus par sevi. Bet ņemot vērā, ka birstei ir skārienjutīgs ekrāns un tā attēlot tīrīšanas rezultātus uzreiz uz birstes ekrāna, tad telefona aplikācija ikdienā personīgi es neizmantoju. Ikdienā izmantoju standarta tīrīšanas režīmu uz maksimālo 32. intensitātes līmeni. Ņemot vērā, ka birstei ir skārienjutīgs ekrāns, dažkārt to paņemot rokās sanāk netīšām pieskarties ekrānām un izmainīt tās iestatījumus. Taču to var viegli labot. Kad esat atraduši režīmu un intensitāti, kuri jums patīk vislabāk, zobbirstes ekrānu iespējams nobloķēt. Lai to izdarītu, kad zobbirste ir ieslēgta, ir jānospiež un jātur poga aptuveni 7 sekundes, līdz parādās aizslēgtas slēdzenes simbols. Attiecīgi, lai atbloķētu, ir atkal jāpatur poga aptuveni 7 sekundes. Šai zobbirstei komplektā arī nāk interesants sienas magnetiskais turētājs, kurš darbojas arī kā birstes lādētājs. Tas sastāv no 2 daļām. Apakšējā daļa noņemama, tā ir magnetisks savienojums ar otru daļu, ir jānoņem aizsargs slānis apus līmējušai līmlentei, un to var pielīmēt pie spoguļu, flīzēm, sienas vai principā pie jebkuras citas virsmas. Ikdienā abas daļas turas kopā un kalpo kā magnetisks sienas birstes turētājs. Kad zobbirsti nepieciešams uzlādēt, virsējā daļa jānoņem nost, tajā iesprauž mikro USB uzlādes kabeli un novieto zobbirsti virs tās. Zobbirsti ir ļoti klusa salīdzinājumā ar citām elektriskajām zobbirstēm. Uz maksimālo intensitāti tā izdala aptuveni 59 decibels. Zobbirste teicami izturēja visus 3 triecienu testus. Testa laikā zobbirsti metām pret flīzēm no 1 metra augstuma 3 dažādās pozīcijās. Ar uzgalu uz leju, ar uzgalu uz augšu,
un uz sāniem, tādējādi simulējot iespējamo zobbirstu izkrišanu no rokām vai izlietni. Zobbirstei netika novērota nekāda bojājuma. Ūdens drošības testā zobbirsti bez problēmām pavadīja 2 minūtes pilnībā iegremdēt un ieslēgt tīrīšanas režīmā. Lai pārbaudītu aplikumu noņemšanas spējas, pirms zobu tīrīšanas izmantoju aplikuma detektoru tablets, kas iekrāso aplikumu spilgti violetā krāsā. Pēc zobu tīrīšanas var redzēt, ka viss aplikums ir noņemts teicami. Šīs zobbirsts noteikti patiks cilvēkiem, kam patīk jaunākās features un aksesuāri. Ja tev liekas, ka šī zobbirsts ir piemērota tev vai kādam citam, ko vēlies iepriecināt, aprakstā atradīs saiti, kur to var iegādāties. Visi mūsu internetu veikalā nopērkamie produkti jau atrodas pie mums. Tas nozīmē, ka jums nav jāgaida vairākas dienas vai nedēļas. Saņemiet tos uzreiz, ierodoties mūsu veikalā vai ar piegādi uz pakomātu vai mājām.